Man sauc Nora Vitola, un man ir 17 gadi. Es mācos Jālgavas amata vidusskolā par konditoru. Es spēlēju hokeju. To man arī īsti patīk darīt brīvajā laikā. Un 3 reizes nedēļā iznāk, kad ir treniņi, tad es arī esmu treniņos un tur arī piedalos. Es brīvprātīgajā darbā piedalos kopš 8. klases, tas ir 5 gadi. Es izvēlējos brīvprātīgā darbu, jo man piedāvāja māsa, un iepatikās, un tad es kopā ar savu māsu, un mēs gājām un piedalījāmies. Cik ilgi es to darīšu, es īsti nezinu. Tas būs jāskatā pēc manas nākotnes, kas man būs ar sportu, ar veselību, un tad var arī domāt. Es parasti jūtos nogurus, jo tās ir lielas stundas uz kājām būt. Man ir arī traumēti ceļi, kas man ir vēl grūtāk darīt. Brīvprātīgajam jābūt laipnam, ar atvērtu sirdi, mīļam pret savu zemi un būt laimīgam cilvēkam. Man tas īsti gan rada gandarījumu, gan nerada gandarījumu, jo ir bijušas pieredzes darbā, kuras nav bijušas patīkamas. Es uzzinu no grupas čata, bet es pirms 2 gadiem pieteicu savus draugus. Viņi aizpildīja kaut kādu anketu sabiedriskajā centrā pie vadītājas. Tad viņi man šogad arī kļuva par brīvprātīgajiem, un viņi strādāja. Tagad viņi vairs īsti nav, jo viņiem īsti nav laika, lai darītu šo darbu. Galvenais ir nebaidīties. Un nebaidīties no tā, kas būs priekšā, jo priekšā būs jautri, forši, mīļi un arī kaut kad uz nākotni būt gada Jālgavas brīvprātīgais, kas man ir 2 gadus pēc kārtas jau. Ir apbalvojums, kuru saņem cilvēki, kuri ļoti daudz strādā. Brīvprātīgais darbs ir bez atalgojuma, tas nāk no sirds. Es novēlu jauniešiem būt drosmīgiem un nebaidīties no nākotnes. Tā!